Tas ir tehniskais sporta veids, tev kaut kas atsienās, tev kaut kas saplīst, un tev vienam pašam ar to ir jātiek galā. Tādā veidā bērns burājot, viņš šo te lēmumu pieņemšanu ļoti attīsta. Burāšanas treneru darbs ir ļoti skaists darbs, ja tev sanāk izbaudīt dažādas vietas, valstis, redzēt, tu esi saulē, jūrā, un es ieteiktu to darīt un atvērt arī plašāku redzesloku. Šodien pie mums ciemos viesis, kurš apvieno juridisko pasauli un darbu ar jaunajiem burāšanas sporta talantiem. Rihards Vaivods ikdienā strādā juridiskajā nozarē, bet paralēli viņš vada arī burāšanas sporta akadēmiju, kas specializējas augstu sasniegumu sporta burātāju trenēšanā. Izklausās jau ļoti atbildīgi. Jā. Rihards pats jau kopš bērnības ir burājis. Startējis Latvijas izlasē. Esi jahtas Tora kapteinis, uz kuras burā viena no sportiskākajām komandām, piedaloties lielākajās regatēs un pasaules čempionātos. Man šis viss ir kaut kas ļoti jauns, ļoti interesants, un es pieļauju, ka arī tev šī saruna varētu būt interesanta tieši kā reiz no tā skatu punkta, kā apvienot juridisko pasauli ar savu mīlestību pret burāšanu un vēlmi nodot šīs zināšanas jaunajai paaudzei, un kādus tieši tad lēmumus prasa no tevis šis sporta veids un vēlmi turpināt mācīties. Man tā rakstīts, ka nodarbojies ar burāšanu jau kopš 8 gadu vecuma. Un es tiešām vairākas reizes izskatījos, burājis jau kopš bērnības, un ka tev tā ir tāda mūža mīlestība. Stāsti, kā 8 gadu vecumā var nonākt līdz šādam sporta veidam? Vecāki, protams, ka tajā vecumā vecāki ir tie, kas tevi kaut kur bīda, un tas bija mans tēvs, kurš arī bija burājis kādreiz. Gan nedaudz viņš bija burājis, bet viņam arī tas sporta veids bija tuvs sirdī, un viņš bija iegādājies veidēli, pats, ka brauc uz sacensībām, amatieru, un tad ņēma man līdzi. Un līdz vienā brīdī es pateicu, ka jā, es gribu mēģināt. Tu atceries sevi bērnībā, un kas tevi aizrāva visvairāk? Tu pieredzēji noteikti ļoti plašu šo pasauli ar bērna acīm, un kurā brīdī tev saslēdzās, bet vietot arī man tur paturēt, pastūrēt, pamēģināt, pievilkt? Es vispār biju ļoti sportisks jau pirms tās burāšanas, pat paspēju izmēģināt vēl hokeju un āclidošanu un jau no kaut kādiem 6 gadiem. Tāpēc man jebkurš sports, bija, dod man pamēģināt. Bet pie burāšanas es apstājos, tā diezgan pamatīgi. Un šobrīd tādā apzinātā vecumā un dzīvē tu apvieno juridisko pasauli arī ar trenera darbu. Vai šīm te divām pasaulēm šķietami tik ļoti atšķirīgām ir arī kaut kas kopīgs? Grūts jautājums. Viens tomēr ir darbs, otrs ir hobijs. Tā kā, man būs grūti savilkt tās paralēles, jo burāšana tomēr ir tāds, tā ir māksla, tas ir tāds juridiskais, ir tāds strikts, pēc likumiem un dari. Burāšanā tev jābūt pavisam savādākam, tu esi mākslinieks, tev jāsadzīvo ar vēju viļņiem un tā. Jā, kā jau es tev minēju, man burāšana šķiet ārkārtīgi aizraujoša, jo es no tās saprotu ārkārtīgi maz ko. Ja tev būtu cilvēkam vienā tādā teikumā diezgan lakoniski jāpastāsta, ar ko tad burāšana atšķiras no citiem sporta veidiem? Pati galvenā atšķirība ir šī dabas ietekme. Tev ietekmē dabas apstākļi. Tev ietekmē vējš, viļņi, straume, migla. Jebkas, teiksim. Tu vari acu mirklī nokļūt jūrā miglas apstākļos un viss. Un tev ir vispār citi lēmumi un vispār cita pasaule. Tev tur pārslēdzās viss. Nevienā cita sporta veidā tas nav. Tas ir ļoti Tas ir sarežģīts. ļoti strauji mainīties arī, Jā, šīs situācijas. Jā, ļoti strauji. Man ir bijuši bērniem sacensības, kad pēkšņi uznāk migla, un viņi pat nezina, kur braukt. Viņi nezina, uz kuru pusi braukt, kas ir jādara. Tie ir tādi 10-12 gadīgi bērni, un viņiem tas ir piedzīvojums, pārdzīvojums. Un priekš tevis? Kā tu viņus ved tam cauri? Kā tas no trenera prizmas izskatās? Kas tajā brīdī jādara? Kā saglabāt mieru pašam? Jā, grūti ir saglabāt mieru, kopš tās reizes, braucot atkal uz to pašu vietu, kur tas viss notikās. Es jau iepriekš brīdinu, es saku, jums ir jāpaņem sev kaut kāds orientīrs, jāzina, kurā situācijā, kur būs krasts, un tā tālāk. Jā.
Es jau iepriekš gatavojos, bet tajā brīdī, protams, ka tu esi satraucies. Paldies Dievam, tā migla toreiz izklīd pēc pusstundas un visi bija dzīvi un veseli, jā, bet jā, satraukumu treneris var noķert. Kas bija tas impulss, Rihard, kas tev veda līdz trenera darbam, kad tu saprati, jā, es gribu mācīties, attīstīties, un es gribu dot tālāk zināšanas un savu pieredzi dalīties tajā? Man treneru pieredze sākās jau diezgan agri. Es, kad pabeidzot vidusskolu, aizgāju mācīties sporta pedagoģijas akadēmiju. Un paralēli man paaicināja arī strādāt par burāšanas treneri. Jā. Teiksim, es biju students, man bija brīvs laiks, un es Republikas centrālajā klubā strādāju par treneri. Tur es iepazinu jau to, kas ir, ko nozīmē būt burāšanas trenerim. Tad, jā, zinām apstākļu dēļ nepabeidzu sporta pedagoģijas akadēmiju, aizgāju mācīties par juristu. Jā, tad, kad izmācījos, jau nostājos uz kājām, tad jau man tā doma jau sāka jau lēnā garā dzimt, kad es gribu to trenera arodu tomēr turpināt, ko es jau biju darījis studiju gados, un gaidīju tikai pareizo brīdi, kad varēšu to atļauties, realizēt. Un, jā, galvenais mērķis ir nodot tālāk zināšanas, un jā, lai latviešu jaunie burātāji spēj konkurēt pasaulē. Un tad sanāk, tev bija šī pauze, bet tu atgriezies atpakaļ pie tās savas sirds lietas, ja? Pie lielās mūža mīlestības burāšanas, un jau 8. gadu tu vadi burāšanas akadēmiju. Tas ir, manuprāt, gana ilgs laiks, lai sajustu savu vietu sfērā, jomā, bet kur ir tie brīži, kas tev dod apstiprinājumu tieši no šī trenera darba prizmas, ka es esmu savā vietā un es daru to, kas patiesībā ir iespējams, jā, mana misija. Nepārprotam, tie ir rezultāti. Jā, sportisti rezultāti. Ir tādi spilgtākie mirkļi, spilgtākie sasniegumi, kas tev palikuši atmiņā? Jā, ir gana daudz. Sauksim tā par manu pirmo sasaukumu. Ja, kad es atvēru akadēmiju, tad visi mani paziņas draugi atveda savus bērnus. Un arī, protams, lielākā daļa no viņiem burātāji saistīta ar burāšanu. Un jā, šis te pirmais sasaukums, jā, mums bija, kā smējās daži citi, atbrauc Latvijas čempionāti ar 4 burātājiem un aizved 6 medaļas par vajām. Jā. Un tā, jā, protams, ir spilgti sasniegumi, ir bijuši talantīgi bērni, jā, ir uzvarēts Ziemeļvalstu čempionāts, ir uzvarēts, laikam ir optimistu klasē, kas ir bērni jaunieši, tāda pamatklase, kur cauri tam iet visi, kur ir milzīga konkurence, un tur arī mums viens sportists ir laikam sasniedzis labāko rezultātu, kāds ir bijis Eiropas čempionātos latviešiem, jebkad, jā, tā ir 17. vieta. Un jā, tie ir rezultāti, par ko es esmu priecīgs un kas dod tādu motivāciju darīt tālāk. Un tie darba augļi, kad tiek baudīti, vai ne? Jā. Bet mēs mazliet aizjām atpakaļ pie tās trakās miglas un tās situācijas, kas, protams, tur, kur ir adrenalīns, vai ne, tas visiem šķiet ārkārtīgi aizraujoši, bet burāšana ir tāds lēmumu sports, ja, ka tev ir jāpieņem, vēl jau vairāk šie lēmumi jāpieņem balstoties to, ka tu nekad nezini, kādi būs apstākļi. Vai kā tie nomainīsies. Kas tavuprāt notiek sportista galvā tajā brīdī, kad ir jāpieņem šis te lēmums? Jo mēs to varam skatīties no burāšanas sporta veidu prizmas pret tādu dzīves realitāti. Ir apstākļi, ir situācija, tu diezgan daudz ko no tā nevar ietekmēt, kā pieņemt lēmumu, kurā virzienā doties. Jā, ar to tieši tā burāšana ir tik superīgs sporta veids, kad viņš jau no mazotnes tev 7-gadīgam, 8-gadīgam ķiparam iemetot tev vienam laivā. Tev tie lēmumi ir visu laiku. Tev ir lēmums, teiksim, doties ārā, tev ir lēmumi pildot treneru uzdevumus, tev ir visādas ķībeles gadās, tas ir tehniskais sporta veids, tev kaut kas atsienās, tev kaut kas saplīst, un tev vienam pašam ar to ir jātiek galā. Un tādā veidā bērns burājot, jā, viņš šo te lēmumu pieņemšanu ļoti attīsta, jā, jo viņam nepārtraukt, viņam neviens tur nebūs, kas viņam pateiks, tagad dari tā un tā. Viņam jātiek ar to ir galā. Un augot, teiksim, es redzu, ka tie bērni, kad izaug līdz 16, 18 gadiem, viņi ļoti ir patstāvīgi un ļoti spēja saredzēt to pareizo ceļu un pieņemt pareizos lēmumus. Bet kā tu kā treneris māci šos te lēmumus pieņemt? Es nemācu pieņemt lēmumus, es varbūt norādu ceļu, uz kuru pusi būtu
kā būtu. Bet lēmumus vienmēr atstāja sportistu ziņā, ja, teiksim, ja tev ir pirms sacensībām ir briefings, kurā mēs runājam, treneris nekad, vismaz es nekad nesaku, dari tā un tā. Es saku, būs tādas un tādas situācijas, lēmumi var būt dažādi, es pats darītu tā, bet ir tāda apstākļi, tu vari pieņemt savu lēmumu. Un ir kādas situācijas tādas, protams, viss labi un droši beidzies, bet kur šādās sacensībās šie sportistu lēmumi ir ļoti pozitīvi ietekmējuši to iznākumu, balstoties tajā, ka tu kā reizes pateicis, šī situācija ir tāda, kā ir, piemēram, šobrīd pēc tiem konkrētiem apstākļiem, darīsi tā, būs tā, es šeit laikam, ka darītu šādi. Vai ir kāds tāds spilgts piemērs, kur tu vari pēc tam sev pats iedot sajūtu, tomēr ieklausījās tajā zināšanu kopumā, kas līdz tam jau tika nodots un pieņēma to pareizāko lēmumu, ja tā drīkst teikt? Jā, diezgan daudz tās situācijas ir, jo gan es saku, tā liela pieredze, ir daudz sacensības un jaunieši, jā, viņi ir. Godīgi sakot, tā ir tāda ikdiena, kad tu redzi, ka tie lēmumi ir pareizie, kad tas darbs viss iepriekš, arī teiksim, tā saruna pirms sacensībām, ja, iedod viņam to. Es neteiktu, ka viņi vienmēr piekrīt kaut kādam tam manam viedoklim un izdara tā, ja, bet es redzu, ka tas lēmums ir, un to redz pēc tam, tas lēmums ir nostrādājis viņi, ja, teiksim, ir iedevis rezultātu. Tad, jā, tad ir dubultā. Un tad nāk arī kaut kāda atgriezeniskā saikne noteikti no studentiem. Bet vai varētu būt, ka diezgan daudz ko arī tavā komunikācijā ar taviem studentiem, ar taviem skolniekiem ietekmē paudžu atšķirības? Jā, tas bija uzsākot to treneru darbu, tas bija viens no sarežģītākajiem tādiem, kad tu saproti, kad tu esi audzis tā, tu esi audzināts tā, viņi ir pavisam cita paudze. Tā kā izaicinošāk ir rast to varbūt pareizo pieejas veidu? Pareizo. Viņiem ir, teiksim, ja mūs trenēja savā laikā, tā stingri. Tas un tas. Un tad es tā kā sākumā arī, teiksim, ko es biju mācījies no saviem treneriem, tā kā, tas stingrais un tā, bet ar laiku... Tāds autoritārs patiesībā, vai ne? Jā, varētu to saukt tā, bet tad beigās tu saproti, ka tā ir pavisam cita paudze, un ar viņiem vajag, savādāk. Un kā tu esi pielāgojis pats to komunikācijas stilu tīri caur testēšanu? Šis vairs nestrādā skaidrs, un tam nav nekādas pretreakcijas, vai tomēr patestējot pēc iespējas daudz un dažādākas metodes? Kā runāt ar jauniešiem, ar saviem sportistiem? Pirmais, ko es izdarīju, tas ir, es tā kā mēģināju kļūt par draugu. Viņi. Jā, tas bija pirmais, kas arī nostrādāja, kad... Sākumā, varbūt zin, kā viņi arī tā skatās uz treneris, tam ir krietni vecāks un tā, un arī viņi, teiksim, augot pa gadam, un tā saikne jau beigās izveidojās, ka, ar dažiem čaļiem mēs tur varam sazvanīties, papļāpāt, un tā, ļoti labas attiecības. Arī tad, kad jau šis posms burāšanas akadēmijā ir noslēdzies un pagājis. Un kas ir tie tavi ceļa vārdi, ko tu dod saviem studentiem tajā brīdī, kad ir laiks šķirties, un tās mācību gaitas ir tā kā uz to brīdi pabeigtas? Īsti neviens no viņiem nav burāšanu pavisam pametis. Ir pamesta tāda sporta, tāda olimpiskā burāšana, sauksim viņu, tādas olimpiskais sapnis. Viņi, diemžēl, tā ir mūsu realitāte, kad tas finansējums nav tāds, un tev ap tiem 18 gadiem ir jāsāk domāt, kad vecāki arī vairs nesponsorē tevi, un tev ir jāiet iekšā pieaugušo dzīvē, un tad viņi lēnā garā saprot, ka tas olimpiskais sapnis visdrīzākais, kad ir, nebūs. Bet neviens nav pametis burāšanu. Visi burā, cits vēl joprojām mēģina, viens puisis Maltā dzīvo patstāvīgi un mēģina tomēr iet to olimpisko ceļu. Pārējie jaunieši, es esmu arī atbalstījis viņus ar sporta jahtu, ar kuru viņi ikdienā trenējās, un pagājušajā gadā piedalījās jauniešu čempionu līgā diezgan veiksmīgi. Tā kā tas neviens... ka tu to burāšanu pagaršo, tad nemaz tā vairs negribas no tās atvadīties. Jā. Tas, kas iekožās tajā, pa īstam tajā burāšanas pīrāgā, tas paliek.
Cik interesanti. Un tev pašam ir arī kāds tāds interesants pavērsiens tavā burāšanas stāstā, ka kāds gadus esi bijis arī prom no šī sporta veida, un tad ar draugiem nopirkāt sporta jahtu. Ja? Bija tāda situācija, un kā gadījās, kā netuvojas pasaules čempionāts arī. Tāda apstākļu sakritība. Pastāsti, kā tad radās tā ideja, ka jūs braucat un startējat pasaules čempionātā? Vai ka jūs pērkat jahtu, vai kā tas notika? Nopirka jahtu un bija čempionāts, vai čempionāts un jahta, vai abi paralēli? Tas bija jahta. Okay. Jo, ir teiksim, skaidrs, ka tā burāšana ir un tas ir jādara. Un gribās arī būt tādam konkurētspējīgam, ne tikai tur vizināties pa jūru skaisti, jā. Kad gribās arī piedalīties kādās sacensībās, un jā, tad kopā ar draugu radās doma, kad jānopērk ir šī sporta jahta. Mikroklase saucās. Un tieši sanāca, laikam pēc gada vai pēc 2 Latvijā notikās pasaules čempionāts. Kur vēl lielāka iespēja, ka, ja tev tās Latvijā, tev ir iespēja piedalīties. Un kā jums veicās šajā čempionātā? Mums veicās, jā, mēs savā divīzijā uzvarējām un kļuvām par pasaules čempioniem. Tas, tu varētu teikt, ka bija tāds arī zīmīgs atgriešanās punkts tev pie burāšanas mazliet vairāk. Jā, tas motivēja arī pašam vairāk ne tikai kā trenerim, bet arī kā sportistam. Jā. Un tas arī aizvedis tagad ir pie Toras projekta, kas ir dod iespēju apliecināt sevi un arī nodot tālāk tās zināšanas, jo komanda ir liela. Un ne visi cilvēki ir trenējušies burāšanā iepriekš, tad arī viņiem nodot šīs zināšanas un arī viņi iegūst daudz no mūsu sadarbības. Kā tu nonāci līdz sporta izglītības aģentūrai, līdz treneru certifikātam? Maza atkāpīta. Mans arī labs draugs, bērnības burātājs Māris Birzulis man piedāvāja vietu, kur savā burāšanas klubā 360, kad šeit varētu būt vieta, kur mēs varētu attīstīt šo te projektu. Un tad es Googlā iesitu, kur var mācīties par treneri. Bija pieprasījums, un tev bija arī piedāvājums. Un tad izlaiž tie daži varianti, un sporta izglītības aģentūra likās tāds vispārliecinošākais. Un pēc tam arī mācoties tur, es sapratu, ka izvēle bijusi ļoti pareiza. Kas bija tie punkti, kas tev apstiprināja, ka tu esi izvēlējies pareizo iestādi? Kas tev varbūt pārsteidz tajā mācību procesā, jo tu minēji Sporta pedagoģijas akadēmijā, jau kaut ko jau tu zināji? Jā, tā nebija, kad es biju jau ar priekšzināšanām, bet pārsteidz man tas, cik nopietni tas viss bija. Tomēr. Jā, tas zin kā, tu parasti aizies kaut kādiem kursiem, un tad atsēdi, beigās tagad no diplomiņu. Šeit bija, es biju pārsteigts, kad tas bija ļoti nopietni, un bija tie patstāvīgie darbi, kas bija jādara, visādi pētījumi. Atceros, tas bija interesantākais, bija video, kad bija tas treniņu, neatceros precīzi, bet bija tev kaut kāds video materiāls, kur jānosaka sportista atšķirība kaut kāda, kas bija interesanti, un kur man bija lieliski iespēja man meitas filmēt, jo viena meita trenējās tā pastāvīgi, viena bija tikai pamēģinājusi, un bija lieliski iespēja kā parādīt, kā, teiksim, jau sportists, kurš ir ar jau sasniedz kaut līmeni pret tādu iesācēju. Un šis te materiāls bija ļoti interesants, ko nofilmējām, un anatomiju atceros. Ar tādu pozitīvu sajūtu. Bet zinu toties. Toties vajadzēja to visiem mācīties. Daudz, kas tev prasīja tādu piespiešanos? Nē. Tas nāca brīvi. Nē. Tas viss bija interesanti. Tu arī tā diezgan, tomēr pieticīgi izskaties par saviem sasniegumiem sportā. Tev ir augsts sasnieguma sportisti, panākumi, uzvaras. Kā tev zināšanas, kuras ieguva mācoties, ir palīdzējušas kļūt vēl labākam tajā, ko tu dari? Jo skaidrs, tu teici, ka to motivāciju dod šie te labie sasniegumi, rezultāti, darba augļi, bet, lai būtu šie te darba augļi, ir jāiegulda laiks un savi resursi, ir jābūt interesē par to, ko tu dari. Tu teici, ka tev viss šķita aizraujoši. Kas ir tas, ko tu dari citādāk nekā varbūt tu atceries pirms izglītības iegūšanas? Kopējā tā bilde, no kā sastāv sportists, izveidojās daudz pilnīgāk, kad tas nav tikai, viņš neiet tikai uz treniņu, neiekāp laivā, nebrauc, vai viņš tur neskrien, teiksim, kad
ir šī visa psiholoģija, tur fizioloģija, ja, kas, piemēram, viens sportists var būt burātājs, teiksim, ar savām tām fiziskajām īpašībām, kam es pievēršu uzmanību, ko var pēc šīs izglītības, ko es iegūtu, tu daudz labāk saproti, ja, to sportistu un tā tālāk. Un tā tava situācija bija tāda, tev principā vajadzēja šo certifikātu, vajadzēja kļūt par treneri, jo tas saistījās ar to, ko tu jau jebkurā gadījumā mīli un dari, ko tu varētu teikt cilvēkam, kurš, jā, viņam ir tā sava lieta, kur viņš jau dara. Iespējams, tā ir burāšana, iespējams, kāds cits sporta veids, bet viņam vēl varbūt iztrūkst tās pārliecības, ka būtu jāiet mācīties tieši no tādas mācību prizmas, no tās iegūtās zināšanu lādītes, kas tev tika pavērta vaļā, kas ir tāds iedvesmojošākais, ko tu ieguvi un gribētu dot arī tālāk, lai pārliecinātu, ir vērts mācīties. Ir vērts mācīties. Mums vispār burāšanā Latvijā ir trūcīga situācija ar treneriem. Ir trūks treneri, ļoti daudz klubu sūdzās, kad nav treneri. Un tiem, un, protams, ka būtu vēlams, ka tie, kas, teiksim, iet pa burāšanas treneriem, ka viņiem ir tā pieredze iepriekšējā pašiem, burājot. Un ko es viņiem ieteiktu? Es ieteiktu, ka tā ir vispār burāšanas treneru darbs ir ļoti skaists darbs. Ja? Tev sanāk izbaudīt dažādas vietas, valstis, redzēt, tu esi saulē, jūrā. Un es ieteiktu to darīt un atvērt arī plašāku redzesloku. Ja? Arī šī izglītība, viņa dod tev dzīvē daudz iespēju. Bet es domāju, ka arī tev jaunieši jau redz šo te specifiku sporta veidam, ka tu zini, kurā brīdī koncentrējies varbūt uz kaut ko vienu, un kurā brīdī tu atgriezies atkal pie tā pamata, ka tev ir jābūt visaptverošai attīstībai, kas nav tikai un vienīgi saistīta par atrašanos uz ūdens, ja? Bet jākustina ne tikai ķermenis, bet arī patiesībā prāts. Burāšanai ir tas pluss, ka viņi ļoti kustina prātu. Es tā pēc mūsu sarunas saprotu. Ļoti kustina prātu, jo tev ir visu laiku, tas lēmumu pieņemšanas daudzums. Kaut vai ejot ārā uz ūdens, tev jānovērtē apstākļi un jāapģērbjās pareizi. Tu neapģērbsies pareizi, tev būs augsti, tu nevarēsi sasniegt rezultātu. Tev būs karsti, tev uzvilks pa daudz apģērbu, nevajadzīgi, atkal tas tev traucēs, atkal nevarēsi sasniegt rezultātu. Sākot ar to jau lēmums jau pat nesākot vēl braukt, ja, un startēt, ja, tev jau ir jāpieņem pareizie lēmumi, lai viss sanāktu. Tu sadzīviskus lēmumus viegli pieņem? Es? Jā. Un tev šķiet, ka tev izdodas arī to nodot saviem audzēkņiem, ka patiesībā apzinātāk pieiet lēmumu pieņemšanai, ka tu pamanī sev apkārtos. Jā, jo burāšana arī ir disciplīna. Burāšana saistīta ar ceļošanu. Ja, braucam kaut kāds tālāks gabals. Tev ir jābūt disciplīnai, jo nebūs, teiksim, braucot komandai 5 cilvēkiem, ja viens nebūs disciplinēts, tad tas ņēgu beigās būs, nevienam nesanāks beigās labs rezultāts. Ir jābūt disciplīnai, ir jāpalīdz vienam otram. Tas viss ir saistīts ar laivu krāmēšanu, kaut kādu tur piekabes sakrāmēšanu. Tā ir viss tāda miedarbība, viņiem ir savā starpā jāsadarbojās un tas tu nevari būt tāds pats par sevi viens liels un varens, tev tomēr ir jābūt arī tev pašam vajadzēs palīdzību no kāda un tāpēc es ļoti mācu viņiem sadarboties savā starpā. Fundamentāls, ļoti noderīgas lietas patiesībā, kas ir mums visapkārt katru dienu. Ja šobrīd mums klausās, Rihards, kāds, kurš sajūta to aicinājumu, es gribu mēģināt kāpt uz tās laivas virsū, varbūt ar draugu nopirkt sporta jahtu, ko tu ieteiktu, ar ko vispār sākt? Jo es ticu, ka ir daudz cilvēku, kuriem nav bijusi tāda iespēja, ka burāšana varētu būt ar viņiem jau no bērna kājas, bet kaut kāds vilinājums ir. Mēs runājam par pieaugušiem cilvēkiem. Par pieaugušiem cilvēkiem. Iespējas ir gana plašas, jo kaut vai uzrunāt kādu sociālos tīklos esošu jahtu,
iet pēc meklēšanas, teiksim, jahta, burāšana. Tur parādīs tāpat jahtore, ja, teiksim, izmetīsies ārā, vēl kaut kāds. Vienkārši sazināties un pajautāt, teiksim, vai jūs meklējat komandas biedrus. Es vēlos mācīties, es vēlos darīt, un būs ļoti daudz, kas, varbūt kāds arī pateiks nē, bet lielākā daļa pateiks jā, nāc. Nepakautrēties uzrakstīt, jo visticamāk, pat ja tur nē, tad varbūt ieteiks, kur citur, vai ne? Jā. Un savukārt ar bērniem un jauniešiem? Bērniem un jauniešiem, ja viņi sajūt tādu, kad varētu tas interesēt, tad, tie esošie jahtklubi, kas mums ir, kam geogrāfiski tuvāk, kurš atrodas, vienkārši jādodās ir uz turienu un jāmēģina, jā. Un es pat domāju, tas bērns ļoti ātri jau sapratīs. Tur pietiek ar nedēļu, mēnesi, jā, un tad viņš saprot, tas ūdens, un tas viss ir viņa vai nav. Un viss, tā ir lieliski iespēja, jāsāk ir ar jahtklubu, kas tev ir tuvāk, un tad jau pēc tam, ja tev radīsies vēlme, ja, teiksim, kļūt par sportistu un nopietnāk to iet, tad jau tālāk tas ceļš jau esot tajā komunā, ja, teiksim, tu jau tad arī redzēsi, sapratīs, vai tas varbūt iespēja braukt uz ārzemēm, trenēties, vai tepatās pie mums, kas noteikti ir daudz lētāk un Pieejamāk, jā. Kad jums ir jauna audzēkņu uzņemšana? Tas parasti ir pavasarī, tas ir maijs. Drīz? Jā. Jo jauns audzēkņus mēs uzņemam, ātrāk neuzņemam, jo negribam viņus iemest uzreiz tajā augstajā ūdenī. Nesabiedē, vai ne? Jā, nesabiedē tieši tā. Un tāpēc tie, kas sāk iesācēji, viņi parasti sāk, kad jau ir paliek siltāks laiks. Un tā. Paldies tev, ļoti aizraujoši. Manuprāt, tu pavēri mazliet plašāku skatījumu uz šo sporta veidu kā tādu, un patiesībā mani raisināja mūsu sarunu domāt par to, kas ir tie lēmumi, kurus mēs pieņemam ikdienā, sportojot, trenējot citus, un ar kādu atbildību mēs pieejam tam, ko mēs darām, jo patiesībā sekas ir pilnīgi katrai mūsu darbībai. Un vienmēr tu vari pajautāt palīdzību, atbalstu, ieteikumu, un tu noteikti saņemsi atbildi, ja vien tu jautāsi. Piemēram, arī par burāšanu. Paldies, ka klausījies šo sarunu. Ja tev tā šķita noderīga, tad priecāsimies par tavu atgriezenisko saikni. Pagaidām, čau!